Un šis būs gatavais variants. Šis jau ir gatavais un jau ir visu iekšējo apdari līdz atslēgai. Jā, arī atslēga ir vietā. Līdz ar ko mūsu durvis ir vaļā. Droši ejam iekšā un apskatīsim. Jā, dodamies. Nu, te jau izskatās viss tā kā uz viesībām jau gatavs tūlītās. Nav tik daudz brūnā toņa. Šis ir tas māla apmetums, kas ir jau krāsots. Jā, tas ir tas scenārijs, kur es tev stāstīju. Tātad nevis viņš ir krāsots, bet viņš ir dabīgi iegūts. Šī ir tā mazā kārtiņa, te 2 mm, kur mēs varam taisīt gan zaļganīgs tonis, grieztiem mums ir balts, jo baltais mums dod atkal to plašuma sajūtu, apzinoties to, ka platības varbūt nav tik lielas, bet sajūtas ir uz urā. Kā mums ir ar šī materiāla kopšana? Tas ir māls. Šobrīd viņš ir sauss, un mēs viņu jebkurā brīdī varam atdzīvināt, un atdzīvināšana mums notiek ūdentiņš. Samērcējot. Šajā brīdī viņš uzsūc ūdeni, viņš atdzīvojas. Ja nu gadījumā, varbūt arī kāda bukta pie reizes, tur, kur ir tas krāsājums vēl kaut kur, mēs viņu varam droši arī pamazgāt ar švammi. Fēnā scenārijā būtu sākumā pamēģinam sausu, ja nestrādā, varam arī samitrināt. Tik vienkārši. Pie reizes, nekur nedaudz uzlēju, jau paliek sauss. Viņš jau sūc, jā. Kas mums ir ūdens? Ūdens ir ļoti liels mitrums. Šajā brīdī, kad es viņu šeit leju, es telpā taisu šausmīgi tādu lielu apjomu ar ūdeni, kas nonāk tādā konstrukcijā. Visi mēs baidamies, mazās plānās sienas, nav nevienas ventilācijas šeit, rekuperācijas. Kā jūs cīnāties ar mitrumu? Māls ir tas materiāls, kas absorbē. Mēs pat varam tagad sajust, kā viņš atdzīvojās. Smarža ir. Jā. Tajā brīdī, kad ir telpā pārāk liels mitrums, māls absorbē. Tad, kad mums sākās apkuras sezonas, sākās sausāks gaiss parādās telpā, māls atkal atdod. Un viņš ideāli regulē mikroklimatu telpā. Paskatīsimies uz tiem logu rāmjiem. Jā, uz to aizdari, jo, man liekas, tas ir ļoti elegants risinājums. Tas, ka viņš ir tas leņķis nav ass, viņš ir apaļš arī. Ar to pašu instrumentu? Ar to pašu, jā. Šis ir tāds ļoti, ļoti gaumīgs variants. Vēl apgriežoties par pašu mālu un viņa priekšrocībām. Numur 1 – ugunsdrošība. Ak, pareizi, jā. Vēl ir jāsaprot to, ka viņš ir antistatisks. Virtuve. Kur? Būtu jābūt nosūcējiem. Jā. Neredzam. Kāpēc mēs vispār šajā izpildījumā nepraktizējam tādu kā ventilāciju, rekuperāciju kā tādu? Nē, nav vispār. Tad šajā gadījumā mums ir jāatcerās to, ka neviens no esošiem izmantotajiem materiāliem nav cilvēkam kaitīgs. Neizdala nekādas vielas. Ne. Bet tavā gadījumā tas māls, viņš pats tā kā iesūc to visu? Mālu mēs gaisā, mums ir konkrēts mitrums, mēs viņu neredzam, mēs viņu jūtam. Tāpēc, ja piemēram ir lielāks mitrums, tev var likties, kad ir augsts, atkal, kad ir sausāks gaiss, tad varbūt tev neprasās tik lielu temperatūru, lai būtu komforts. Mūsu gadījumā ir tā, ka šajā namā vidējā mitruma rādītāja ir kaut kur aptuveni 50 uz augšu, uz leju, atkarībā pēc sezonas. Jā. Līdz ar ko mums vienmēr ir unikāls klimats šeit iekšā. Mūsdienīgu tādu industriālo būvniecības sistēmā mēs apzināmies to, ka materiāliem, kā iekšēji apdarē izmantots pamatā, ir riģipsis, kurš ir krāsots, vēl visādi scenāriji, un arī katrs materiāls, kas ir izmantots iekšā, kaut ko no sevis izdala. Bieži vien tās mājas arī ir iepakotas konkrēti blīvas, plēvēs, līdz ar ko tām mājām iekšā sirdī nav ko elpot. Jā, tādēļ mums ir vajadzīga tā rekuperācijas sistēma, un svarīgākais, mums ir jānodrošina sausa vide iekštelpās, lai neveidotos mums visiem zināmās sēnes. Tā kā šeit ir tas lielākais mitrums, tur, kur ir mitrums, tur arī parasti ir augsne. Jā, tur mums ir sēnes regulāri, kaut kur ar logu malām un vānas istabās. Māls būs tas materiāls, kurš sevi neļaus augt sēnes. Nav vispār. Tieši tāpat kaļķis. Kaļķis arī ir unikāls. Kaļķis pat jebkuru vietu, kur būs sēne, viņš sakārtos, ka tur vairs nekas neveidosies. Šī visa sistēma iedarbībā, tāpat kā vēsturiski 100 gadus atpakaļ, kad mēs apskatītu, ja būtu iespēja aizbraukt kādu vecāku namu, mēs redzētu, ka arī nav bijusi neviena ventilācija, neviens aizsargs slāņojums no mitrumiem, bet viss ir dzīvojis, kalpojis. Un es to varu izdarīt pats.
Pie jums arī var iegādāties, nu, teiksim, es nezinu, vienu kubuliņu, lai tur pats pamēģinātu? Jā, precīzi. Mēs kā reiz arī veicam apmācības, rādam, stāstam, jo mūsu nosacījums ir, lai pēc iespējas vairāk tu varētu izdarīt tieši pats. Fantastiski. Nu, skaisti, ļoti skaisti un nepierasti. Galvenais ir tas, ka praktiski visi risinājumi un viss, ko mēs apskatījām, ir tāds, nu, nestandarta. Tad jautājums galā. Tad kas mums paliek pēc tam? Tas mums paliek mežiņš. Atgriežamies pie tā, ko sākām. Bet cik mums šeit kvadrātmetri bija? Tātad šī namiņa izmēri būs apbūves laukums 60 kvadrātmetri. Dzīvojamā platība aptuveni līdz 50. Un kā ar to ražošanu? Cik ātri tas notiek, cik ātri jūs būvēt viņas? Jā, tātad, ja mēs skatāmies tā, kā mēs redzam šobrīd ārā, bez māla apdares un bez visādām iekārtām, mēneša ietvaros. Tas ir ļoti ātri, manuprāt. Jā, un svarīgākais mēs pēc sevis atstājam tīrību. Jā, tā kā tur mēs redzam skaists mežiņš, putniņu čivina un staigā kaķis. Kaķis. Īstenībā vēl jāiet sameklēt, ka viņš Jā, varam, jā, dodamies.